Šodien parunāsim par digitālo pasauli. Vietu, kur tu visticamāk pavadi ļoti daudz laika. Tātad, padomāsim mirkli. Ko īsti tu dari internetā? Skaties foršus video, saraksties ar draugiem. Piemēram, YouTube. Tur ir viss. No smieklīgiem klipiem līdz palīdzībai mācībās. Vai, teiksim, TikToks un citas aplikācijas, kur sazināties un dalīties ar jaunumiem. Un, protams, mācības. Visas šīs vietas internetā tās sauc par tiešsaistes servisiem. Kas tad ir tiešsaistes servis? Ļoti vienkārši. Tā ir jebkura vieta vai proga internetā. Labi, iedomājies savu kontu kā tādu privātu istabu, tavu personīgo telpu internetā. Un parole, protams, ir šīs istabas atslēga, paredzēta tikai tev. Bet lūk, kur ir āķis. Ne visas atslēgas ir vienādi drošas. Dažas ir pārsteidzoši viegli uzlauzt. Skaties, kreisajā pusē ir vājas paroles, viegli uzminēt. Labajā stipra. Nu, pamēģini šādu uzminēt. Un tagad uzmanību. Ļoti bieži parolēs izmanto kaut ko viegli uzminamu, piemēram, suņa vārdu. Un te ir vēl viena liela kļūda, viena un tā pati atslēga visām durvīm. Super riskanti. Cik ļoti riskanti? Paskatīsimies uz šo skaitli. Tas parāda vienu ļoti bīstamu ieradumu. Jā, veseli 89% upuru bija izmantojuši vienu paroli vairākās vietās. Bīstami, vai ne? Labi, ko darīt, lai būtu vēl drošāk? Pievieno otru slēdzeni. To sauc par divfaktoru autentifikāciju. Un tas ir vienkārši. Pirmais solis – tava parole, otrais īpašs kods, kas atnāk uz telefonu. Tātad, atceries 3 lietas. Katrām durvīm sava atslēga. Tai jābūt garai, un pieliec otru slēdzeni. Galu galā, viss ir tavās pašrokās. Tava digitālā māja, tava atbildība par tās drošību. Tad nu lūk, jautājums tev, kuru paroli nomainīs pirmo un kur ieslēgsi to otro slēdzeni?